Iepazīstieties ar jauno 3. paaudzes Volkswagen Tiguan. Viens no pieprasītākajiem Volkswagen modeļiem ar 7,8 miljoniem pārdotu automašīnu visā pasaulē. Iesaku pievērst uzmanību šī crossover virsbūvēji, jo tās dizains ir pilnībā pārveidots. Bet dizains nav vienīgais jaunums. Tagad jaunais Tiguan ir pieejams arī ar hibrīda dzinēju, tostarp arī ar uzlādējumu hibrīdu, kas ar elektrodzinēju vien spēj nobraukt līdz pat 120 km distanci. Ja ar to pietiek, lai iegādātos jauno Tiguan, tas ir pieejams sākot no 31 300 eiro. Tomēr, ja vēl nepieciešams mazliet apdomāties, turpiniet skatīties, jo vēl ir daudz noderīgu uzzināt. Jaunais Tiguan burtiski apbur ar savu pārliecinošo dizainu un muskuļoto siluetu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo paudzi priekšpuse izskatās vēl jaudīgāk, kas padara to manām atšķirību. Ja arī jūs pievēršat uzmanību sīkām detaļām, tad priecāsieties dzirdēt, ka korpusa dizaina pārveide ir samazinājusi frontālās pretestības koeficientu no 0,33 līdz 0,28. Ko gan tas nozīmē? Tas nozīmē daudz efektīvāku braukšanu. Šī automašīna pieejama arī ar standarta LED vai arī jaunajiem 38400 pikseļu IQ Light HD matricu priekšējiem lukturiem. Tie automašīnai nodrošina ne tikai īpašo Touareg augstākās klases stilu, bet arī perfektu redzamību un drošu braukšanu arī tumsā. Standarta modeļa aprīkot ar 17 colu riteņiem, taču, ja vēlaties piešķirt savam Tiguan vēl vairāk pārliecības, iesaku izvēlēties 20 colu riteņus. Tiguan par jums parūpēsies, it īpaši tad, ja jums ir daudz pārvadājumu lietu. 652 litru bagāžas ietilpība jau ir pietiekami plaša, bet tagad galvenais. Šī automašīna ir aprīkota ar pielāgojumu bagāžas grīdu. Un tas nozīmē, ka šo vietu var pielāgot faktiski jebkurai kravai. Vienalga, vai tie ir iepirkšanās maisiņi, bagāža vai pārvākšanās kastes. Vispār rodas sajūta, ka Tiguan pats prot pielāgoties, lai padarītu jūsu ikdienu pēc iespējas ērtāku. Salona dizains tika pilnībā pārveidots, protams, ņemot vērā klientu vēlmes. Un tuvāk aplūkojot augstvērtīgos materiālus un apdarīju, varu tikai vēlreiz apliecināt, ka Volkswagen klientiem joprojām ir izcila gaume. Lai centrālo konsoli padarītu viengabalaināku un, kā mēs teikt, tīrāku, pārnesums slēdzis tagad atrodas līdzās stūrei. Bet vietā, kur tam būtu bijis jābūt, atrodas jaunums – centrālais slēdzis. Jaunā, daudzfunkcionālā braukšanas pieredzes centrālā slēdža lietošana ir īpaši ērta. Vienkārši pagrieziet vai nospiediet to, lai mainītu skaļumu, braukšanas režīmus vai citas funkcijas. Vai arī varat vienkārši izmantot 15 colu skārienjūtīgo informācijas un izklaides displeju. Digitālais panelis arī ir pietiekami daudzpusīgs. Varat izvēlēties skatīt ātrumu, karti, vai gluži vienkārši likt sekot līdz attālumam, līdz priekšā braucošajai automašīnai. Šajā automašīnā man patiešām patīk arī tas, ka es varu izmainīt projekcijas displeja augstumu un pat pārslēgt to ziemas režīmā. Tad simboli kļūst zili. Tā es varētu braukt visu gadu. Ja man būtu 2 vietāruņi, tad šajā automašīnā es varētu uzlādēt tos abus. Jaunais Tiguan ir pārpilns dažādām komforta funkcijām, kas padara ikvienu braucienu ērtu un patīkamu. Piemēram, pateicoties sēdekļu automātiskajai apsildēm ventilācijai, tas parūpēsies par jums neatkarīgi no laikapstākļiem. Vienalga, vai ārā ir dzēstas rīts vai karsta pēcpusdiena, jūs vienmēr būsiet komforta zonā. Un, ja tiešām vēlaties sevi palutināt, noteikti izmēģiniet papildu iespēju Ergo Active Plus sēdekļus. Tie tiešām nav parasti sēdekļi, tiem ir pneimatiska regulēšana un pat masāžas funkcija. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Masāža braukšanas laikā. Un tā, esam uz ceļa. Runājot par tehnoloģijām, tieši šeit Volkswagen Tiguan ir veicis pamatīgi izrāvienu uz priekšu. Sevišķi jau tajā, kas attiecas uz vadāmību un braukšanas īpašībām. Jaunā DCC Pro aktīvās piekares sistēma ir paredzēta tam, lai uzlabotu gan komfortu, gan arī vadāmību un drošību uz ceļa.
Pateicoties elektroniskajai aktīvai amortizācijas kontrolei, šī sistēma izvērtē ceļa apstākļus un arī dažādas braukšanas scenārijus, faktiski rēģēt uz tiem jau braukšanas laikā. Tā ņem vērā dažādas faktors, piemēram, stūres vadību, jeb pagrieziena leņķi, bremzēšanu, pātrinājumu, lai nodrošinātu individuālu amortizāciju katram ritenim atsevišķi, pie tam paveicot to milisekundes laikā. Turklāt tās vēl nav viss, jo vadītāji var personalizēt savu pieredzi, izvēloties individuālus DCC iestatījumus. No tāda droša komforta līdz pat aizraujošam sportiskumam. Vēl viena lieliska priekšrocība ir balss palīgs IDA, kas darbojas izmantojot ChatGPT platformu. Bet kāpēc es par to stāstu, ja es varu jums to parādīt? Hello, IDA! Turn on radio, please! No problem. Brīnišķīgi! Varbūt kādā skaistā dienā mēs ar IDA varēsim sarunāties arī latviski. Lūk, ieskats jaunā modeļa iespējās. Pirmā opcija ir benzīna dzinējs ar tā saucamo vieglā hibrīda sistēmu, jeb ETSI. Un šī sistēma nodrošina papildus efektivitāti bez degvielas patēriņa, tāpat darot mūsu braucienu vienmērīgāku un arī zaļāku. Tai seko ierastā dīzeļa dzinēja, jeb TDI sistēma, kas izmanto tradicionālo dzinēju spēku. Šis Volkswagen vieglais hibrīds pilnībā maina spēles noteikumus, sabalansējot efektivitāti un arī reaģētspēju. Tas sniedz jums nelielu papildus jaudu, kad tas nepieciešams, neradot nekādas papildus izmaksas degvielas uzpildes stacijā. Un jums vēl vairāk patiks tas, kas ir gaidāms drīzumā. Volkswagen ir izlaidis jaunu lādējumā hibrīda sistēmu, kas arī pilnībā mainīs ierasto kārtību. Iedomājieties braucienu tikai ar elektrisko piedziņu, turklāt līdz pat 120 km attālumā. Tas padarīs ne tikai pilsētas, bet jebkuru citu braucienu daudz zaļāk nekā iepriekš. Un labākais, ka šo lādējumu hibrīdu vajadzības gadījumā varēs uzlādēt arī pie 50 kW ātrās uzlādes stacijas. Tā ir iespēja, kas uzlādējumiem hibrīdiem ir sastopama ārkārtīgi reti, un tā ir ļoti parocīga. Būtībā lādējamais hibrīds jums ļauj izmantot labāko no divām dzinēju pasaulēm – videi draudzīgu braucienu pilsētā, kā arī iespēju doties garākos piedzīvojumos. Tagad izpētīsim jaunākās drošības un palīgas sistēmas, kādas ir ieviestas jaunajā Tiguan. Pirmkārt, tā ir front assist un side assist sistēma. Tie ir divi tādi draugi izlūki, kas modri seko tam, ko jūs varbūt varat palaist garām. Piemēram, kāds jums ir pietuvojies no sāniem, vai gluži otrādi. Jūs pārāk tuvu un ātri esat pietuvojušies automašīnai jums priekšā. Un, protams, neaizmirsīsim par lane assist, jeb josla uzraudzības sistēmu. Tā jūs mazliet piemikst, lai paliekat savā joslā, un ar to padarot garus braucienus mazāk nogurdinošs. Un visbeidzot, tas ir Dynamic Road Sign Display, vienkāršāk sakot, ceļazīmju lasītājs. Un tas ir tāds sava veida ceļojuma špikeris, kas nepārtraukti jūs nodrošina ar ceļa informāciju un, protams, ziņo par ātruma ierobežojumiem. Gal galā rūpējās, lai neviena ceļazīme nepalika nepamanīta. Īsāk sakot, jaunais Tiguan pastāvīgi rūpējas par jūsu drošību gan no priekšas, gan no aizmugures, gan arī no sāniem. Un tagad visatraktīvākā jaunā Tiguan funkcija – park assist, jeb automātiskā parkošanās. Automašīna pati māk atrast vietu stāvvietā, kas ir tikko uzmeklēta pēc izmēriem un sensoriem, vai arī noskatīt iepriekš un ielikt automašīnas atmiņā. Sajūta ir tāda, kā mums būtu stūrmans vai profesionāls vadītājs, kurš prot jebkura izmēra automašīnu noparkot visšaurākajā ejā. Salīdzinot ar konkurentiem, jaunais Tiguan arī rada patiešām labu iespaidu. Piemēram, atšķirībā no Toyota RAV4, uzlādējamais hibrīds piedāvā iespaidīgu elektriskās sniedzamības diapazonu, tā ļaujot bez degvielas nobraukt tik garus ceļa gabalus, kādus konkurenti pagaidām nespēja piedāvāt.
Tiguan pievieno inovācijas un augstākā līmeņa risinājums, kāda pagaidām īsti nav raksturīga šai automašīnu klasē. Arī Škoda Kodiaq, Hyundai Tucson, Kia Sportage un citi piedāvā līdzīgus risinājumus. Tomēr Tiguan tehnoloģijas un viedie savienojumi piešķir automašīnai jaunu izsmalcinātības līmeni. Visbeidzot, ļaujiet man pastāstīt jums par lieliskajām izvēles iespējām, ko piedāvā jaunais Tiguan. Neatkarīgi no tā, kas jums dzīvē ir svarīgāks, noteikti ir tāda Tiguan versija, kas atbilst jūsu stilam un prasībām. Tiguan City piedāvā pamatklases funkcijas, vienlaikus nodrošinot tādu komforta līmeni, lai padarītu automobīli ideāli piemērotu ikdienišķiem braucieniem. Tiguan Life piedāvā papildus iespējas un komfortu, tā paaugstinot braukšanas baudījumu. Tiguan Elegance jau lepojas ar modernākajām tehnoloģijām un augstākās klases funkcijām, tā nodrošinot izsmalcinātu braukšanas baudījumu. Savukārt Airline modelis, kā jau ierasts, izceļas ar sportisku dizainu un uzlabotu veiktspēju, tā vienmēr izceļoties arī uz ceļa. Jaunais Tiguan visu pirms piesaista tieši ar izskatu, gan salonā, gan ārpusē. Virsbūve vienkārši ir izteiksmīgāka un tāpēc tā piesaista vairāk uzmanības. Savukārt salons ir labāk nostrādāts un tajā ir vairāk komforta elementu, kas padara braukšanu automašīnā daudz patīkamāk. Aiz Tiguan izskata slēpjas modernas tehnoloģijas, kas palielina gan ērtības, gan baudījumu braucienu laikā. Automobīls piedāvā dažādas efektīvas piedziņas sistēmas, tostarp uzlādējumu hibrīdu, benzīna dzinēju ar vieglāku hibrīdu sistēmu, arī dīzeļdzinēju atkarībā no tā, kas jums der vislabāk. Kopumā var teikt, ka Tiguan nav gluži vienkārši automašīna, tas drīzāk ir Volkswagen kompakto crossover manifests. Lielisks dizains, modernākās tehnoloģijas un daudzpusīgas braukšanas iespējas padara šo automašīnu atšķirīgu no citām. Ja tikko dzirdētais raisīs jūsos interesi par jauno Tiguan, noteikti apmeklējiet tuvāko Volkswagen pārstāvi un dodieties izmēģinājumu braucienā. Jo ticiet man, šajā automašīnā vēl ir daudz ko izzināt un atklāt, lai galu galā izvēlētos sev vispiemērotāko Volkswagen Tiguan. Volkswagen.